Sākas mūsu 5. diena kruīzā un pēdējā pietura Meksikā, un pa balkonu redzam, kā mūsu kuģim blakus pietāvojas Norvēģian kruīza kuģis. Šoreiz izlemjam izmantot kruīza piedāvāto ekskursiju un doties uz Meksikas resortu, kas ir stundas attālumā. Kruīza piedāvātās ekskursijas ir labas ar to, ka tev ne par ko nav jāuztraucas, iesēdies autobusā un atslāpsti. Mūs ved pa grantētu ceļu uz slaveno Meksikas kurortu. Pa ceļam varam redzēt ikdienas Meksiku, nevis uzpucētās turistu pilsētas. Skati nav ainaviski. Ceļmalas piemētātas ar plasmasas pudelēm, ceļu skraida suņi, kaķi un vistas. Bet resorts ir uzpucēts, teritorija ir zaļa, viss sakopts. Te viņi taisa arī mājas tekilu, notiek degustācijas un var arī nopirkt tekilas pudeli pa $80. Jā, gan diezgan padārgi. Pēc tekilas degustācijas ir atpūta resortā, peldēšanās baseinā, sauļošanās un pusdienas. Un tad jau ceļš mājās, jāsaka godīgi. Otrais mēs to negribētu atkārtot, un diez vai tas ir tā vērts ņemt dārgo ekskursiju no kuģa. Jo peldēties baseinā mēs varam arī uz kuģa. Laimīgi atgriežamies uz kuģa un viss ierastais. Mazā atpūta, vakara šovs, vakaries un tad jau čučēt. Saglabā šo video, piesako man te un brauc kruīzā izdevīgi kopā ar mani. Un skaties 6. dienu kruīzā jau pavisam drīz.